Kad 1963. gada 26. septembrī Skrundas dzemdību namā pasaulē nāca Inese, šķiet mūža licēja laima pie viņas pakavējās ilgāk, lai liktenī netrūktu nevienas krāsas, neieliekot vieglas dienas, bet iedodot apņēmību, līdzjūtību, vēlmi palīdzēt citiem un mācīties, nestāvēt uz vietas, izeju meklēt arī bezcerīgās situācijās. Ineses ikdienas darbs rit Nīkrātes pagasta veselības aprūpes punktā, te viņi ir ārsti palīdz. Ines nāk no Rudbāžiem, tur arī pabeigusi pamatskolu. 8. klasi mēs beidzām 9 bērni, un atnākot uz 1. septembri Skrundas 1. vidusskolā, klasē ir 33 bērni. Man lauku meitenei, tas tāds šoks bija, atcerēties vārdus, kur nu vēl visus ģīmjus, bet jāsakās padomu sistēmai par labu bija tas, kad bija tas laiks, kad kolhozi bija. Septembrī mēs gājām kolhozā, un tad jau par to septembri iemācījās tos vārdus. Vidusskolas laikā man bija tāds mērķis, kad es zinu, kad es pēc vidusskolas beigšanas iešu uz Latvijas medicīnas institūtu, Rīgas medicīnas institūtu. Un studējuši tālāk medicīnu, līdz ar to intensīvi 2 gadus gāja tādā saucamās jauno mediķu skolā, kura mums bija pie Rīgas katru mēnesi bija jābrauc sestdienās, svētdienās uz tādām tā kā konsultācijām. Tas jau bija garants, ka 50% tiks augstskolā. Protams, pēc vidusskolas, stājoties iestāja eksāmenā, 4 bija jāliek, 3 es noliku spīdoši, un 4. gandrīz izgāzos. Jo manā no vienā mīļākajiem priekšmetiem bioloģijā, izvelkot biļeti par fotosintēzi, man bija iestājies melnais caurums. Neko nezināju. Pasniedzies kaut kādīgi izvilka, bet es jau ļoti cerēju, ka tajā konkursu kārtā es tagad tikšu varbūt iekšā ar to, ka man būs kaut kāds procents no tās jauno mediķu skolas. Bet fakultātē, kurā es gribēju stāties, tajā gadā bija nenormāli daudz reflektentu, kas gribēja iestāties un uzņēma tikai 15. Un tad, protams, kad atgriezos mājās, sapratu, kad ar to savu trīnieku bioloģiju es nekur tālu netikšu. Pēc nedēļas, kad bija konkurss, tad tu esi 2. zem strīps, tad tā bēdīgi palika. Tad tālākā medicīnas institūta administrācija bija jau pretīm nākoša un teica, tā tie, kas ir veiksmīgi nolikuši eksāmenis, ir gatavi, lai nebūtu gads jāzaudē, kādā medicīnas skolā stāties. Vienīgo, ko es Rīgā zināju, tā bija Stradiņa skola. Es teicu, lai sūt mans papīrs uz to 2. medicīnas skolu, un es mācīšos par felšeri. Es saprotu arī tagad tos vidusskolniekus, kuri tā kā nesaprot, uz kuriem iet mācīties, kādi ir tiem, es jau ar mētājos. Tad es gribēju krāsotāju būt, tad es gribēju vetārstu būt, tad es gribēju pa dakteru mācīties, tad es vienu brīdi vispār pa šoferi gribēju. Drausmīgi daudz tās ieceres bija, bet kaut kā ar to medicīnu beigās jau saistīts bija tas noteikti, kad pateicoties mammai, jo mamma ļoti ilgus gadus, ja nemaldos kaut kādus 11 gadus nostrādāja šeit Skrundas zonālajā slimnīcā ķirurģiskā nodaļā par sanitārīti. Un vasarās es arī šeit piestrādāju kā sanitāru. Un tad jau noteikti kaut kas jau saslima to visu. Medicīnas skola bija 3,5 gadi, un es vēl trāpījos tajā laikā, kad vēl bija valsts sadale. Valsts sadale mani atstāja kā sarkanā diploma īpašniece Rīgā. Un es tiku tajā laikā, bija tāda 4. pārvalde, kas bija zem valsts drošības dienesta, un es tiku kriminālistikas laboratorijās ieskaitīts strādāt. Tas bija tāds 1,5 gads, tāds ļoti interesants un tāds spraigs, ko es tā kā diži negribu pat stāstīt, un mums pat arī neļauj stāstīt, ar ko mēs tur tā nodarbojamies, bet tad to laboratoriju arī likvidēja. Viņi jau 87. gadā likvidēja, un tad mūs sadalīja pa citām iestādēm strādāt. Un tad es nonācu Rīgas 11. poliklinikā, kas kurēja visus Rīgas rūpnīcu metupunktus. Un tad es nonācu Rīgas dīzeļrūpnīcas metupunktā uz Maiņām strādāt, kurā strādāja 12,000 vīru un sievu. Un tad mēs tajā medicīnas daļā strādājām. Mēs tur bijām kādi 20 cilvēki. Dienu un nakti rūpējamies par cilvēkiem tiem. Es ļoti labi iemācījos krievu valodu. Jo tas bija tas laiks, kad dīzeļrūpnīca bija pakļaut Maskavai. Un visas saskaņojums, gan medicīniskā dokumentācija, gan pieprasījumi bija jāveic tikai krieviski un tikai ar Maskavu. Un līdz ar to tehnisko, to medicīnisko valodu es iemācījos tur. Jā, tas tā. Un īstenībā, kad arī neļāva tev apjukt tādā
tajā laikā valdīja medicīnā tā uzskatījums tāds, ja tu nesi vietējā, tādā slēgtā iestādē sniedz medicīnisko palīdzību, tad viņi no A līdz Z jāsniedz. Gluži operācijas nav jāveic, bet bija jāšuj, bija jāšinē un viss tas pārējais, un tad tikai mēs drīkstējām ātro palīdzību saukt. Iemācīja diezgan daudz to, ko varbūt skolā netik labi iemācīja. Medicīnas institūtā tu netiki tā sava trīnieka dēļ, bet beidz ar zelta diplomu māsu skolu. Jā, felšeru skolas beidz. Bet tas atkal pavēra to iespēju tā kā atkal otrais stāties tajā medicīnas institūtā, bet tad jau ir tā skaistā zelta jaunība un rozā brilles uz acīm, un tad jau bija jāprecās, tad vairs nebija vairs domas par medicīnas institūtā. Pēc medicīnas skolas stūlīt arī apprecējos. Tad radās Tomiņš, jā. Kā es visiem tagad saku, ka tie bija mani, varbūt teikt, viena no labākajiem gadiem Rīgā. 13 gadus kopā ar medicīnas skolas studijām, ar strādāšanu es esmu pavadījis Rīgā. Un, kad man tagad saka, kad kolēģītis saka, oi, kā tā Rīga traucē, tur burzma un tā, man biežiem viņi prasās. Man tā kā patīk paiet par to tirgu un tur tā pamīcīties vienam gar otru, tā, sava egzotika. Ineses pirmā laulība bija izirusi, bet atpakaļ uz Skrundu atveda jaunas attiecības. Tad vēl bija Kuldīgas rajons un uzzināju pēc sludinājuma, kad ir tāds Cieceres felšera vecmāšu punkts, kurš atradās tajā laikā Kušāņu teritorijā, un tur ir vajadzīgs felšers uz laiku. Protams, pieteicos uz turieni, tur arī man 10 gadi arī pagāja. Pilsēta prasa savu etiķeti, Tur, varbūt ar tādām gluži kedām vai ar zābakiem ar zemiem papēžiem neviens nestaigāja. Un tajā laikā man bija tikai gardrobē kurpes uz augstiem papēžiem, un es zinu, ka man vīrs teica tā, šitos tu var daudz uz ilgiem laikiem aizmirst, jo uz stāli neviens ar šitādiem apaviem neiet. Labi, es esmu lauku meitene, bet tomēr savu Rīgas zīmoks uz mani bija, bet 10 gadus, kamēr es biju arī Kušaņos, man arī bija lopi. Nemācījos govis slaukt. Un trušus kopām, un aitas mums bija, un cūciņas mums bija. Viss tā kā naturālā saimniecība. Kaplējām biedz, audzējām kartupeļus, vispār vācām sienu. Ineses vadītā biedrība Ventas krasti Skrundas pusē ir visaktīvākā biedrība, piesaistījusi dažādu fondu naudu gan sociālajā, gan kultūras jomā, arī radot subsidētās darba vietas. Par šo darbu Inese saņēmusi nevienu paldies, bet tas arī atnesis nevienu rūgtu brīdi. Ventas krasti radās ar to domu, kad 2001. gadā man apstiprināja par Skrundas veselības un sociāla aprūpes centra vadītāju, tad tur bija ļoti liels finansiāls sloks ar parādiem. Un viens no pašvaldības uzstādījumiem bija, ka bija jātiek vaļā no šiem parādiem. Pašvaldība, protams, mums daļu dzēs šo parādu slogu, bet bija arī pašiem jāatrod kaut kādi brīvie līdzekļi, lai varētu arī tā kā, kaut kā bišķiņ to no tā slīkonīšas izvilkt ārā, vai nebija. Arī diezgan daudz darbinieku bija jāatlaiž, kas bija slimnīcas laikā, Un tad tā laika izpildu direktoram Gunāram Zanenbergam radās spīdoša ideja, kad ēka, kurā tajā laikā bija administrācija un bērnu konsultācija, kad stāv tagad tukšs, ka tur varētu ierīkot vecoļaužu pansionātu, kur kaut kādas iebirzes jau bija Skrundas ārodskolā. Un tad sapratām ar to, ka pašvaldība kā tādu jau bija valtēļu pansionāts, kad ne, tad dibināsim nevalstisku organizāciju un šo sociālo palīdzību arī sniegsim. Tā Ventas krasti arī radās, principā. Sākotnēji jau mums bija tikai uz to ilgstošo un īslaicīgo sociālo aprūpi. Galvenokārt mēs nodarbojamies 7 gadu, mums tas pansionāts pastāvēja. Tad, kad tu strādā uz laukiem, pilsētā tu tā neizjūt, bet sevišķi uz laukiem strādājot, un tad tajā laikā, kad es jau sāku strādāt Cieceres felšera punktā, ļoti sāk attīstīties sociālais darbs tajā laikā pagastā, Skrundas pagastā. Un saprotot to, ka es nevaru nolikt šķēršļus, kur beidzās medicīniskais un kur sākās sociālais darbs, vai atkal otrādi. Un, kad tas tā iet roku rokā, tad es sapratu, ka manas zināšanas ir pa knapām. Tad es iestājos arī Liepājas tajā laikā pedagoģiskajā akadēmijā, un to arī pabeidzu kā sociālais darbinieks. Un tad vēl arī maģistratūru pabeidzu, un tad, tās. Tur radās visādas dažādas citādākas idejas un citi draugi, citas sastapšanās un citi kolēģi.
Nu, tā kā ir savādāk domāšana. Vairāk vai mazāk mums tā sociālā piešprits ir visu laiku gājusi cauri. Tur ir gan tās pēdējā laika tās ideju darbnīcas, gan dzīves skoliņas, jā, vai mēs par ģimeni. Protams, tad arī pateicoties vienai medicīnas firmai, mēs dabūjām inventāru, pirmo nojošanas inventāru Skrundā. Nu, jā, viņam ir 5 gadi. Nu, es izceļojušas jau pa visu novadu. Tad aizgāja citiem atkal arī tās nojošanas, jā, tādas. Protams, par veselīgu dzīvesveidu, daudz visādas tur, nu, arī caur medicīnas firmām maziņi projektiņi, viņi nav lieli bijuši, bet, nu, kur mēs kaut kur varam, un tur mēs tā kā zinām. Diezgan daudz mēs esam strādājuši ar līderu programmām. Nu, tās ir lauka atbalsta dienesta finansētās programmas, kur mums bija pats pirmais, laikam tas bija jau, nu, ja nemaldos, kaut kādi 10 gadi atpakaļ. Tie bija 3 tādi projekti. Tajā laikā tā bija fantastiska nauda, 5000 lati. Un mēs izveidojam pirmo Skrundā ģimenes atbalsta centru. Mums bija veselības skola, un tad bija tukša Līvāna māja, kurā tagad ir sociālais dienests un bāriņties. Un tad mēs tur tajā pirmā stāvā tur remontējamies un iekārtojamies, bet tad mums tur tāds ČP sanāca. Un jāpasaka paldies tajā laikā Santai, Nīkrāts tajā laikā pagasta priekšniecei, kura mūs ar visām mantām un visu inventāru paņēma pie sevis. Un tā es aizgāju uz Nīkrāts. Nīkrācē, man liekas, ja mēs tagad tā kā likām kopā pagājušo gadu un vispār saskaitījām, tad mums ir kaut kādi 16 projekti tagad. Nu, neskaitot tos, kas bija tā kā tādi. Nīkrācē arī caur līderu projektu mums ir rotaļu un atpūtas laukums, kas ir pie skolas, kur ir šie tādas trenažieru sistēmas vairākas. Ja? Vairāk domāts skolas vecumu bērniem un pirmsskolas vecumu bērniem. Mums arī ir trenažieru sistēma šeit pat pie alternatīvās aprūpas dienas centra, kur laukā var iet ik viens gan līdzsvaru, gan visādi spēku vingrinājumus veikt. Ja? Nu, tādi ir visādi. Nu, pēdējais ir tikko, kā mēs atskaits nodevām, tas bija Ināras un Boris Tetero fonda projekts finansēts Dejot prieks, kas ir domāts vairāk senioru dekolitiem vīši. Tur drīzāk jāiegulda vēl savi līdzekļi, jo nevienā projektā, kurā tu startē, nav tās bankas komisijas maksas iekļautas iekšā. Ja? Pārskaitījumi, viss, kas tev ir jāveic caur citu banku, izējot no savas bankas, nu, jāsadz kaut kādīgi no saviem līdzekļiem. Tāpat kontu uzturēšana, kas ir bankā, ja katru mēnesi vai katru gadu, tā arī tev ne no viena nesadzās, ja? Atkal no saviem līdzekļiem. Nu, kāpēc? Nu, kas tad to darīs? Nu, bija tāds periods, kad negribējās neko. Sagadījās tā, kad bija bez darba, slimoju. Un tad visādas tādas negācijas nāca virsū, un tad es domāju, priekš kā vajag? Varbūt jāiet pagrīdē vai vispār jālikvidē tie, jo kaut kā tās idejas arī nenāca. Un tad, kad es aizgāju uz Nīkrāts, un kad es satikos tur ar meitenēm Nīkrācē, kas viņām par idejām nāca ārā, tad bija jāraksta. Viņām no tagad nāk tās idejas ārā. Kopš melnākā brīža Ineses dzīvē ir pagājuši 5 gadi. Pirmo gadu es nevienam nevarēju pateikt, kas man bija un kas ar mani tuvākie cilvēki zināja. Jo īstenībā tas bija smags periods. Pazaudēju darbu, tas laikam nāca viss kopā, bišķi pa daudz. Nu, var jau sist tev kaut kādu laiku, tad tu paliec tā kā imūns. Tad tu uzaudzē to savā ādu biezo. Bet, acīm tam bija jānotiek kaut kam tādam, lai sāktu savādāk domāt, savākārt rīkoties. Ar citiem cilvēkiem satikties, runāt arī cilvēkiem, kuriem varbūt ir tādas pašas problēmas, un kur nesaprot, kā rīkoties. Tu vari dalīties savā pieredzē ar viņiem. Un tad ir man tāds periods arī, kad jau 5. gadu es mācību centrā būt Skuldīgā pasniedzu sociālo aprūpi, pirmo palīdzību, psiholoģiju lasu. Un tās ir meitenes bezdarbnieces, kas mācās. Tur arī puiši mācās šajās. Ir aprūpētāji, jā, ir arī auklītes. Un tur tev ir jāstāst arī, kā jūtās cilvēks, kas ir
kas ir onkoloģijas slimnieks? Tad tu no savas pieredzes, ja viņam stāsti, kas ir ķimioterapija, kas ir staroterapija, kā cilvēks jūtās, ka varbūt tāda komplikācija, kas viņam ir jāēd, kas viņam ir kaut kas jādara tāds savādāks. Un tad jau tie cilvēki arī savādāk saprot tevi, ja tu vari izstāstīt to savādāk nekā tas ir grāmatā izlasīt, jo īstenībā neviena interneta mājaslapa, neviena mācību grāmata neatsver to, ko dzīves cilvēks izgājis cauri. Tad, kad es slimoju, man pirmā gadā bija ļoti bieži jābrauc uz Rīgu pie sava onkologa un tā kā uz pārbaudēm. Ja? Un vienu reizi reģistratūrā man reģistratora atdeva manu ambulatoru kartiņu man uz rokas, lai es gaidītu pie sava ārsta pieņemšanu. Kā jau cilvēks ar medicīnisko domāšanu, viņam visu no žurnāla vāku līdz otram izlasīt par sevi. Un tad es sapratu, ka manā kartiņā ir ierakstīts, ka es saņēmu 10 psihologu konsultācijas. Pilnīgi uzsprāgu. Es neesmu psihologu savās acīs redzējusi. Un tad es iegāju pie tā doktora un teicu, ka jums vajag naudu. Atmazgāt piektiet man vēl kaut ko klāt. Jā. Bet īstenībā tajā brīdī es arī nebiju gatava ar kādu dalīties, ar tām savām sajūtām, ar vēl visu kaut ko. Kaut gan man ir vienreizē labs onkologs, kurš laikam to pirmo šāvienu uzdeva tad, kad arī vajadzēja man uzdot. Un es viņam saku, es saprotiet, ka jūs neesat tas dievs, tas kungs, bet cik tad man tā kā ir atlicis? Viņš saka, tā, ka tu sāksi runāt savādāk un sāksi domāt man savādāk, tad es ar tevi runāšu. Un tas bija tāds, tad īstenībā viņš ir cilvēks, kurš nevis ir tradicionālās medicīnas piekritējs, bet netradicionālās medicīnas piekritējs. Un viņš ir citu tautības cilvēks, ja viņš nav latviešu dakters, kaut kā viņš Latvijas skolu beidzis, ja, tad viņš man saka, vai krieviski lasi? Kas krieviski nelas? Protams, lasi. Un viņš man iedeva grāmatu, Siņļeņakovu grāmatu krievu valodā. Viņš man saka, tā, ka tu tajā un tajā lapusē izlasīsi par savu slimību, tad tu sapratīsi, kas ar tevi ir jādara. Es tev gatavu recepti izārstēties nevaru pateikt. Mēs esam izdarījuši visu, ko mēs varējām no savas puses. Tagad ir darbs ar sevi. Es no grāmatu vienā kampienā izlasīju, un es sapratu, ka zem katra vārda, zem katra teikuma, kas tur bija rakstīts, es varu parakstīties, ka tas ir par mani. Šī ilgstošā nepiedošana, šī naida perināšana, šī nenovīdība, šīs sliktās domas, tas viss bija par mani, tas viss man iekšā sēdēja, un kā es varu uzrakstīt, lai tu no tā atbrīvotos, tev ir tam cilvēkam jāpiedod. Par sevi Inese saka, neesmu īsti mājas cilvēks, vajag sabiedrību, tāpēc viņa nevienu darbu, kuru savulaik uzņēmusies kā brīvprātīgā, arī šobrīd turpina darīt brīvprātīgi. Viens no tiem - Skrundas sieviešu klubiņa vadīšana. Iesidam avīzē, turam pie kakliņa, uzliekam uz gaļas dēlīšu un ar gaļas āmariņu apmēram šitā vietā sitam. Kakliņš paliks rokā un paliks neskarts jums dibentiņš. Ja jūs uzsudīsiet tuvāk par dibeni, tad jums dibens nonāks nost un kakls būs garāks. Un nekad neņemiet nost tās etiķetes, tās vismaz pasargā no tā trieciena, jā. Šitā mēs liksim to sveci iekšā. Šitās ir pamatni, šitajā ies iekšā, jā. Bet jūs viņu tā, skatāties tā, kā, to sasist to tā, kā jums liekas. Jo uz to nesasist to maliņas pusīt, mums vēl ies iekšā tās saukties ziediņi, jā. Tas bija tas tukšais gads, kā es saucu, kad es biju pēc slimošanas veselu gadu nosēdējis mājās un nezināju garu laiku, ko vispār iesākt. Un tā bija Ābeļa Daina, kas teica, ka visur apkārt ir pagastos sieviešu klubiņu, dāmu klubiņu, Skrundā nekā nav. Kaut kas bija savā laikā, bet tas laikam kaut kur bija pazudis vai aizgājis ne tādos ceļos, kā vajag. Un tad mēs te sākām. Pirmo reizi bija sanākuši tajās pirms 5 gadiem, ja nemaldos, bija kādas 7 vai 8 sievas. Tās idejas jau bija diezgan daudz, visādas. Tagad mums ir vairāk uz tādām radošām darbnīcām, jo paldies Skrundas bibliotekai, kura mums tā apsvies šeit katru mēnešu pirmdienā dod. Un mēs šeit varam radoši izpausties, bet manas dāmas vēlās arī kaut kādas kulināriskas ievirzes. Bet tā kā Skrundas kultūras nama virtuvē ir tāda čābiska,
tad vēl mēs esam labas virtuves meklējumos. Nedrīkst jau apstāties. Kaut kas, viss jau ir mātē, Googlē un internetā. Daudz ļoti jaukas idejas var atrast internetā, ko citi kaut kur ir noskatījušies, vai puts ir kādās citās radošās nometnēs. Un tad jau nevajag sveci turēt zem pūra, dalīties ar visiem. Pašai noteikti tikai atņem daudz laika, enerģijas un uzņemšanos. Bet tas ir tāds pienākums, jo viņas nevar pievilkt. Mēs 10 cilvēki tev šeit gaida katru to mēnešu pirmo pirmdienu. Jā. Kā tu vari pateikt, ka tu nebūsi? Jā. Pienākums sauc. Es esmu, kā es saku, es esmu padomu produkts un es esmu jāuzzināts tas, ja tu esi devis vārdu, tev vārds ir jātur. Augš, Sānis! Uz augšu, vēl, un vēl 2 reizītes. Un atbrīvojamies. Atbalkam un enerģiskāk. Tāpat Inese brīvprātīgi Skrundā vada vingrošanas nodarbības. Par projektā Esi kustīgs, esi vesels iegūtiem līdzekļiem sagādāts nepieciešamais inventārs un, tiek atliek vingrot. Tām, kurām ir zaļā gumija, lūdzu uztiniet uz rokām, tām, kurām ir pelēkās, tās var netīt uz roku. Jo zaļās ir mīkstākas. Vajag pretestību. Apstājamies, kājas kopā. Gali ir katrs savā rokā un ar vienu roku tikai līdz krūtīm. 1, 2, elpojam, 3, 4, 5, 6. Ar otru roku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un tagad tā tur steņi, tā otra, kurai tas. Un tā vēl pie sevis. Pie sevis, pie sevis, pie sevis, pie sevis. 6 reizītes ar vienu roku, 6 reizītes ar otru. Mēs viņu it kā kādreiz dēvējam kā ārstnieciskā vingrošana, un tad, kad mēs ielikām šo sludinājumu mājaslapā, kad ir šis ārstnieciskās vingrošanas, sāk zvanīt ļoti daudz cilvēku, un viņi uzskata lēgumu, ka es esmu ergoterapeits vai fizioterapeits, kurš var viņu slimībai, kuram ir diagnoze, sastādīt vingrošanas kompleksu. Un tad, kad es saku, ka tā ir vispārēja vingrošana, ka ir stiepšanās līdzsvaram, spēkam un lokanībai, kas mums ir pats svarīgākais, ja, tad, nē, tas man tā kā neder. Bet, piemēram, šodien ieejot poliklinikā pie doktora Brūderis, viņš saka, es ļoti daudz saku, ejiet vingrot. Gandrīz gribējās jautāt, doktori, iedodiet man to pacientu sarakstu, es pārbaudīšu, vai viņas nāk. Kaut gan, pirmo gadu es tā skeptiski uz to skatījos. Es domāju, jā, es jau zinu, kāda ir Skrundā tā publika. Viņi ir tādi, kas, ja viņi nāk, tad viņi nāk kaut kādu laiku, un tad, kad tā, kas siltāks paliek, tad viņi nenāk vairāk. Tad 2, 3. Es ar tādu domu arī pagājušo gadu domāju, tad tā būs izturēja 13, 15, 17 izturēja. Nāca visas līdz tiem, māja beigām nāca. Šogad, kad mēs atsākām, tā septembrī bišķiņa ātrāk, dēļ tā projekta mēs tā kā LMT atsākām viņu ātrāk tās nodarbības. No sākuma bija 10 sievas, bet, ja tagad man ir zāle pilna, un brīžiem ir tā, kad ir jāatrod vieta, kur to savu paklājiņu nolikt, un man sāk trūkt jau inventārs, tad laikam es domāju, ka tas, ko es daru, ir vajadzīgs cilvēkiem. Tā esi streķīts priekšā. Lūciens mums uz galviņas, vairāk ir uz pakaušu pusi, jā? Nostājamies striķīši vienā galā, rociņas ir gar sāniņiem un ejam pēdiņu pie pēdiņas pa striķītī. Manas balerīnas. Jā, un atpakaļ tas kāds. Tas viss ir izdarāms, tev traucīs. 1, 2, 3, 4, Daudzus gadus Ines ir arī Skrundas senioru deju kolektīva virši rindās.
tur bija vainīgs mans kaimiņš, Arvīds Zeniņš, sveicieni viņam par to. Viņam partnere bija nedaudz apnikusi, un viņš teica, ka viņam vajag kaut ko jaunāku. Un tad es apsolīju, kad es pabeigšu augstskolu, ka es nākšu pie viņa dejot pāri. Un tā viņš man atvilka uz virsšiem. Man pirmsākums sākās Rudbāžos pie Austras Osvaldes, Rudbāžu 8-gadīgajā skolā. Tad arī Rīgā padejoja dažādos deju kolektīvos. Tā kaut kāds laiks bija pārtraukums, bet, jā, tad virsši bija. Ko varbūt dot tev tā dejos? Kustība. Nevar vismaz kauli iesīkstēt. Un tā ir ļoti jauka kopā būšana. Un, ja saka, ka seniori ir tādi knīpstangs, tad seniori ir visjaukākie kolektīvi biedri. Viens par otru satraucās, viens par otru uzvaktē un tāda pleca sajūta vienmēr. Pagājušajā sezonā caur biedrību Vēnskrasta mēs īstenojām tādu skaistu no Teteroviem fonda realizētu projektu par tautstērpu un akseksuāru iegārdi viršiem. Un tur tika meitas pie jauniem brunčiem, jaunām kurpēm un saktiņām un dažādām blūzēm. Un arī tagad ir puišiem mums jauni krekli un puišiem ir cilindri, kas bargu naudu maksā, ko kultūras nams nevar nopirkt. Mēs domājam, ka mēs to savu vizuālo tēlu esam uzlabojuši ar šo projektu. Bet mēs arī palīdzējām kultūras namam. Kultūras nams ir tagad ticis pie skaistām gaismām un modernas mūsdienu atskaņošanas sistēmas. Kas tad cits, ja ne esi, jā? Ja būtībā nevar nekādīgi citādi, ne caur kaut ko citu, jo nebūtu pašvaldībai un kultūras namam ir tās rocības tādas, lai šo lielo pašdarbnieku pulku uzturētu un viņiem būtu tas vizuālais tās pievilcīgs, tad, ja bija tāda iespēja, kāpēc ne? Kas varbūt tai dejā tev dod to lielāko gandarījumu? Droši vien, ka tie skatītāji saka plaudēt un saka, ka viss ir labi. Prieks, ka kādam citam vēl ir prieks. Esmu gandrīz gatava, tikai jāuzkrāso lūpas. Man ir 3 bērni un 3 mazbērni. Man vecākais dēls teica tā, ka tā kā man piedzima pirmā mazmeitiņa, viņai tika ielikts vārds, otrs vārds arī par godu manu. Un tad es dēls teica, es ceru, ka viņa nebūs tik dulla kā tu. Bet īstenībā tagad jau redzot, man vecākais saka, to ir kaut kas no tās omas. Es gribu, lai tie mazbērni vismaz kaut ko turpina, ko es daru. Divus gadus atpakaļ es kālu plānus, kā Latviju pamest. Visi sādi bija izdomājusi, kur tik iešu un ko tik darījuši. Bija tāda Napoleona plāna, tā kā baila, pašai pat baila. Un tad varbūt tā banāli, bet ieejot vienā psiholoģijas vienu kursu noklausoties, bija jāraksta savu vēlmju saraksts. Kaut kādā datumā bija jāraksta uz sarkanu papīra, sarkanu tintu un jāieliek sarkanā aploksnē. Un jātur viņš visu gadu savā acu priekšā, tā, lai es tā kā viņu redzētu. Un tad gada vai pēdējā dienā vai nākošā gada pirmajās dienās bija jāvēr vaļā un jāskatās, kas no tā piepildījies. Uzķēros uz tādu muļķību. Es zinu, ka daudz varbūt uzskata, ka tā ir muļķība, bet manā brīdī tas bija atkal kaut kāds salmiņš, uz ko tā kā iet. Jāsaka tā, ka šodien vēl pat ar savu kolēģi Sandru runāju. Un es teicu, tu zini, ir piepildījušies 99%, ko es pagājušajā gadā uzrakstīju. Tas ir rādītājs. Pirmajā gadā man varbūt piepildījās kaut kāds 70–75%. Pagājušo gadu jau 99%. Šogad es ceru 100%. Es daudz nerakstu. Es īstenībā izteiksmē tas, ko es gribu šogad, lai man piepildās, es labāk kādas 5–6 vēlēšanās es tur ierakstu. Šogad es kā pirmo un vislielākiem burtiem es ierakstīju, lai visi manas idejas un mani iesniegtie projekti tiek realizēti un apstiprināti. Vēl kāda, lai manas mājas stūrītī beidzot būs kaut kāds atpūtas stūrītis, kur man būs savs šūpuļu krēsls un strūklaka. Vēl. Man liekas, ka rakstīju arī par to, lai manā ģimenē nevienā nebūtu veselības problēmas, mēs visi būtu veseli, laimīgi un materiāli nodrošināti. Un vēl viens svarīgs, lai man būtu stabils darbs tuvu pie mājām.